PR Kompas ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķerve un Lāsma Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mēdīju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Ir kārtējā piektdiena, un vai varbūt vēl labāka nodarbe, kā parunāties ar gudriem cilvēkiem piektdienā. Kristīna, sveika! Sveika, Lāsma! Kā tev klājās šajā piektdienā? Ir saulaini, putni čivina, pavasaris tuvojas, vai ir jau gaisā jūtama tā pavasara smarža. Un vienā ziņā ir nogurums, ir kārtīgs nogurums, bet vēl joprojām, neskatoties to, ka mēs ierakstām raidierakstu, ka mēs publicējam raidierakstu, var parunāt arī. Jā, un man liekas, tu ļoti labi iezīmē, ka ir pavasaris un atminoties iepriekšējo epizodi, kad mēs runājam par diezgan tādām lielām, smagām tēmām par politisko komunikāciju, kas nav tā vieglākā tēma, tad nāca šī brīnišķīgā iniciatīva, man liekas, pat no auditorijas lasītājiem, kas teica, pienācis laiks parunāties par influenceru, jeb ietekmētāju mārketingu. Tā, Kristīna, jautājums. Vai tu kādreiz savā dzīvē esi domājis par to, jāmaina profesija, vai jāpilnveido sevi, kļūstot par ietekmētāju? Zini, Lāsma, nekad. Laikam tie 20 gadi komunikācijas nozarē un satura veidošana citiem, es jūtos labi, ka es varu nolikt telefonu, ka es varu nedomāt par saturu. Un ļoti bieži es esmu tas kurpnieks bez kurpēm. Ja jūs apstītos manā telefonā, cik daudz man ir pagājuši gadu ceļojuma bildes, cik daudz ir ceļojuma video, un viņi tā arī nekad nenonāks līdz publiskajai apskatei, tad es teiktu, ka nekad. Labi, es arī nevarēšu palapoties ar šo te pieredzi, bet tajā pašā laikā man ir bijusi sadarbība ar pāris ietekmētājiem, un es gribu teikt, ka mani pieredze bijusi diezgan laba. Tas ir bijis gan pasen, un var teikt, ka tā bija viena kampaņa, kas bija vērsta uz profesionālo izglītību, un mēs gribējām uzrunāt jauniešu auditoriju, un tajā laikā valsts pārvaldē tas bija kaut kas neiedomājams. Es atceros, kā jurists cilāja acis, un tiešām mēs tagad maksāsim kaut kādam podkāstam, kāpēc, kā tas vispār ir iespējams. Kā tev ir? Man ir ļoti dažāda. Es esmu sadarbojusies ar influenceriem, kuri veido saturu Instagramā. Esmu ar tādiem, kuri veido saturu TikTokā. Esmu ar tādiem, kuri, es teikšu, šajā gadījumā varbūt ne influenceriem, bet arī, kā tu minēji, podkāstu veidotājiem. Un visizaicinošāk laikam ir bijusi pieredze tieši ar TikTok autoriem, jo atļaušos teikt, jauni zaļi gurķi, kuri grib naudu, kuri grib lielu naudu, bet tad, ja mēs runājam par sadarbību, kas viņiem ir jāizdara mājas darbs, tad vai tu palīdzēsi to izdarīt? Un es tomēr kā pakalpojums sniedzējs tajā brīdī vēlos, ja es maksāju par šo pakalpojumu, arī līdzvērtīgi kaut kādu attieksmi, un nevis, ka man ir dubultā vai trīskāršā jāmaksā, un tai pašā laikā man ir bijusi arī ļoti laba sadarbība ar influenceriem Instagram vidē, kur gan ir līgumiskās attiecības, kur ir viss skaidrs par saturu, un arī par sadarbības principiem, arī vēl tiekoties tālāk ar klientu jautājumiem, iedziļinoties. Bet ar TikTok autoriem es laikam vairāk negribētu sadarboties vai ļoti uzmanīgi skatītos, bet es varbūt neesmu arī tā īstā mērķa auditorija. Jā, bet man liekas, tāpēc ir jāprunājas ar kādu cilvēku, kuram ir, man liekas, milzīga pieredze šajā jomā, jo, nezinu, ja man prasītu nosaukt vienu influenceru, un man vajadzētu izveidot top 10, es visticamāk viņu vārdu pieminētu. Bet man arī tas pilnīgi normāli sanāk, jo kaut kā ir tā sanāca, ka viņš ir ieratējis arī šajā universitātē, ko sauc par Rīgas Stradiņu universitāti, tā kā win-win. Bet šodien mūsu tēma ir influencer mārketings. Jā, man liekas, ka pēdējo gadu laikā influenceru komunikācija un sadarbības starp zīmoliem un digitālā satura radītājiem ir kļuvušas par būtisku tādu sabiedrisko attiecību
un zīmola stratēģijas sastāvdaļa. Mēs vairs nevaram runāt tikai par mārketingu, bet arī par daļu no sabiedrisko attiecību stratēģijām. Un to mēs redzam, ka arī Latvijas zīmolu diezgan veiksmīgi izmanto. Un mēs runājam par šo tēmu, jo sabiedriskās attiecības vairs nav iedomājams bez izpratnes par to, kā sabiedrība veido attiecības ar personībām, es teikšu, ar personībām digitālajā vidē. Un arī globālie pētījumi liecina, ka influenceru mārketinga aktivitātēm ir aizvien lielāka ietekme uz patērētāju lēmumiem gan par preču, gan par pakalpojumu iegādi. Un, piemēram, arī mums tepat Latvijā komunikācijas aģentūra Olsen & Partners ir veikusi aptauju, un no aptaujas dalībniekiem 14% Latvijas uzņēmumu influenceru mārketingu uzskata par tādu strateģiski svarīgu komunikācijas kanālu. Un tāpēc man liekas, ka ir būtiski, ka mēs šodien arī aprunāsimies ar jomas profesionālu, kurš šo jomu ir pētījis diezgan dziļi un kurš pats ir bijis tajā, ir satura veidotājs. Jā. Viņš ne tikai pats būtībā, es pat nezinu, kāda ir, viņš pats izstāstīs, kāda bija tā secība. Viņš pats bija un tad viņš sāka to pētīt. Un pēc tam viņš sāka pasniegt, vai tas bija pilnīgi citādi. Bet jebkurā gadījumā tad ļaujiet iepazīstināt. Šodien pie mums ciemos ir Denis Aleksandrs Ševeļovs. Viņš ir Rīgas Stradiņa universitātes lektors. Viņš joprojām ir doktorants, no kur mēs gaidām doktora disertāciju, par ko viņš šobrīd ļoti skaļi smejas. Viņš specializējas uzvedības maiņas komunikācijā, parasociālajās attiecībās un sociālajā kapitālā. Viņš arī pats teica, ka viņam ir 20 gadu pieredze vadošajās Baltijas komunikācijas aģentūrās, ko nevaram noliegt. Jā. Un viņš arī ir izkopis savu ekspertīzi 360 grādu komunikācijas stratēģijās un līdzdibinājis pirmo ietekmētāju aģentūru reģionā. Tu zināji to? Nē. Un tagad viņš nodarbojas ar akadēmisko darbu. Tieši tā viņš apmāca mūsu topošos komunikācijas profesionāļus, un viņam ir arī kursa nosaukuma influencer mārketings, un es to zinu. Es vakardien arī ielīdēju studijās pastoties, ko viņš tur māca, bet labi, ļausim jau iepazīt viņu pašu. Sveiks, Denis! Sveiki, paldies par aicinājumu, šādu skaistu pieteikumu. Mans kurs saucas Ievads ietekmētāju mārketingā. Tikai ievads pagaidām. Jā, tikai ievads, un es cicināju, un es jūsu ievada jau sadzirdēju visas tas sāpes, ko es arī personīgi piedzīvoju strādājot ar sociālo tīklu satura autoriem. Varbūt uzreiz var iezīmēt kādu pirmo sāpi, kas tev uzreiz norezenēja. Sāpes, kā mūsu dzīve, kad ir neadekvātas gaidas, ekspektācijas, tad veidojas principā kaut kādas vilšanas lielas. Un tad, ja mēs esam pieauguši cilvēki, tādi vēli miļņāļi, kas strādā komunikācijas nozare, pārsvarā es teiktu, jā, tad mums jau ir veidojas priekšstats, kā jātaisa biznesa, kā veidojas attiecības, kas ir pienākumi, atbildības un tā tālāk. Tad tiem jauniešiem, kuri īpaši ir ļoti populāri TikTokā, tas nav ne mācīts ne skolās, es domāju, ne universitātes, un es principā gandrīz varētu apgalvot, ka reti, kam ir augstāka izglītība, diemžēl, vai ne visi satura autori, kuri ir populāri TikTokā, tic formālai izglītībai, tad viņiem nav pieredzes varbūt dzīves un tā. Un tas ir, protams, arī aģentūras uzdevums novadīt šo projektu līdz galam, lai pasūtītais zīmols uzņēmums būtu apmierināts. Jā, tas, es nezinu, šeit es arī negribu izklausīties kā kaut kāds pensionārs un runāt par tām paudžu atšķirībām, bet kad es biju jauns, tomēr man bija kaut kādi citi priekšstāti par dzīvi. Un tā. Bet tas ir tā kā... Es nezinu, negribu tā izklausīt, bet izklausos. Bet tu izveidoji influenceru aģentūru. Kurā gadā tas bija? Mēs kopā, tur neesmu tikai es, esmu dibinājuši koleks, tas bija pirms 3 gadiem. Okay, jā, tā pat bija vairāk, pat 4, es teiktu. Jā. Man arī liekas kaut kā 4 gadus apakaļ, man liekas, tajā laikā tā bija baigā uzdrīkstēšanās, ne? Paņem kaut ko tādu, saprast, ka tagad es uztaisu šo te projektu, es apkopošu vai ne, savākšu influencerus. Savākšu vienā kastītē listi ar influenceriem, kuriem es varētu strādāt.
Jā, tas arī bija pieprasījums no biznesa vides, gan no pašiem varbūt ietekmētājiem, jeb influenceriem, kuriem ir nepieciešams menedžments, jo daļā saprot, kā veidojas bizness, bet viņam nav varbūt laika resursi tam visam. Citiem ir kaut kādas ambīcijas, kuras viņi grib sasniegt, un viņam vajag palīdzēt ar, pārvaldi, stratēģijām, klientu piesaisti. Un mēs bijām pirmie, un mēs šeit joprojām esam vienīgie, kas piedāvā šo talantu attīstību, projektu vadību, menedžmentu, klientu, jeb reklāmu devēju piesaisti. Protams, lieliem un nopietniem tirgus spēlētājiem ir sava komanda, citiem ir 2-3 menedžeri pat, tas ir atkarīgs, cik viņi ir veiksmīgi, un tad viņi deleģē. Jo veidot saturu ir, es teiktu, tas nav tikai talants un prasme, tas arī ļoti resursu ietilpīgs process. Un kaut kādas tādas sadzīves lietas, kā grāmatveidība, atskaišu sagatavošana, viņa, protams, paņem uzmanību, un tas varbūt nav to talantu tik efektīvi pielietot. Tas ir gluži kā aģentūras. Jā. Bet, ja tu paskaties, tagad, tajā laikā, kad tu sāki, un tagad, kā ir mainījies tas influenceri, pasūtītāji izpratni par influenceriem, bet kā arī paši influenceri mainījušies? Vārds Instagram influencer parādījis 2016. gada globāli visur, un arī pie mums Latvijā, un to prašojas arī stāstu savā kursā. Principā, žurnāļu oficiāli bija intervija ar Agniju Grīgulu, kura šis apzīmētais Instagram influencer parādījies. Un arī, ja paskatīties globāli, tas arī bija tas gads. Kā Latvijā tas viss attīstījās, es arī teiktu, varbūt lielākoties visa pasaule. Tad toreiz mēs, komunikātori, nezinājām, ko darīt ar tiem blogeriem, influenceriem, interneta slavenībām. Un tad vienmēr tas it kā mēs saprotam, ka tas ir kanāls vai viedoklis, ietekme kaut kāda. Mēs nevaram to izmērīt, un tad, protams, tradicionāli tas visu uz PR. Sarunāts ar attiecībām, caur pasākumu mārketingu, aicinām, strādājam kā ar slavenībām. Tādi, kas pamanīja, protams, globāli arī Latvijā, tas mediju tirgus arvien paliek mazāks, pelnīt naudu vajag. Tad arī PR aģentūras sāka to ekspertīzi savu attīstīt un pārņemt influenceru attiecības, teiksim tā. Un principā šobrīd reti pārsvarā ar to nodarbojas sabiedrisko attiecību aģentūras. Jā. Es teiktu, ka labai aģentūrai tas varētu būt 4/5 daļa no biznesa. Pat tā? Jā. Liels apjoms. Ļoti. Jā, protams, īpaši, ja mēs runājam par jauniešiem, kuru mēs te gribam sasniegt, kuri nelasa žurnālus. Mums neviena žurnāla nav. Jā, bija kādreiz Spice Girl, Spice, vairs nav. Avene, jā. Varbūt Avene vēl pastāv, jo tas ir maziem bērniem, varbūt viņam ir tas svarīgi. Bija vēl kaut kādas, ilustrētā junioriem bija manā ģimenē ļoti pieprasīti jauniešiem, bet vienā brīdī viņi teica... Ar PR tur bija nav iespējams nokļūt tikai varbūt pērkot reklāmu. Un tad ir kaut kādas reklāmu kino, un tad, protams, ka viņi pārsvarā izmanto adblockerus, jā. Un tad, kā viņu sasniegt, ir caur influenceriem. Protams, ka, ja mēs runājam par acis patērēšanas produktiem, visam tiem Pringle čipšiem un, Maybelline lupaniem, tad mēs gribam sasniegt tos jauniešus. Un tas ir iespējams pārsvarā tikai caur influenceriem. Lūk, un tad tādas tradīcijas arī veidojušas. Kaut kur ārzemēs, lielais tirgos, piemēram, Amerika, tos influenceru projektus apkalpo gan mediju aģentūras, gan reklāmas aģentūras, gan strateģiskas aģentūras un, protams, arī PR aģentūras. Viņam tik liels tirgus, ka viņam ir veidojas specializētas aģentūras vai veselas divīzijas nodaļas, kā arī tāda aģentūra, kā Koleks, tur ir vairākas, ja? Jo katram talantu, tas ir principā talantu menedžments palielām.
Es pavaicāšu uzreiz. Tu ļoti labi iezīmē, ka šis 16. gads, kad pirmo reizi arī parādījās intervija ar Agniju Griguli, bet man taisni ir jautājums. Mums šodien būs vairāk jautājumu arī no mūsu klausītājiem, jo es ierakstīju... Viņa zvanīja studijā? Nē, es ierakstīju sociālajā mēdījā Instagram. Es ierakstīju, ka būs saruna. Es neminēju ar ko vēl. Bet mēs runāsim par influenceru marketingu tieši tādēļ, ka tas bija arī nācis no mūsu klausītājiem. Un, starp citu, viens no pirmajiem jautājumiem arī bija, kā tad precīzi saukt šos digitālā satura radītājus par influenceriem, ietekmētājiem, digitālā satura viedokļa līderiem vai tā daudzpunkta, jo skaidrs, ka mums ir arī terminoloģijas komisija strādā, vēl ir citreiz influenceri vai influenceri, tad kā būtu... Ietekmeļi. Vēl, ietekmēji tas, bet es vienkārši domāju tīri pareizi, kā būtu definēt, jo tu strādā šajā jomā, tev aģentūra ir pieredze. Varbūt tu mūsu klausītājiem var iedot. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Jā, ok. Nu tad content creator un influencer ir divas dažādas lietas. Gluži kā ir atlēts un ir olimpietis. Ja? Ne visi atlēti ir olimpieši, ne visi satura veidotāji, ja content creator ir influenceri. Ja mēs runājam par influenceri, tad mēs jau implicējam, ka ir kaut kāda ietekme uz kaut kādu konkrētu auditoriju. Un, ja ir iet tik dziļi akademiski, tad strādāt ar konkrētiem satura autoriem, konkrētais kampaņas, mēs viņus sauksim par influenceriem. Protams, kā mūsu profesionāla žargona neviens tik dziļi neies, un tas principā agrāk izmantoja vārdu influenceris, un tur ir ļoti daudz spriedzes veidojas, jo influencer ir status, ko piešķir sabiedrība vai sabiedrības daļa, un tad mēs bieži varam atcerēties kaut kur Delfos komentārus, ka tur par slavenību raksta, kas tas par slavenību, es tādu nepazīstu. Tas pats arī ir, jo slavenībā arī ir status. Ja? Ir aktieri un ir slavenības, kas ir aktieri. Tad ļoti daudz strādājot, starp citu, šeit RSU arī ar ārzemju studentiem, ar Erasmus studentiem mēs runājam par šo. Arī viņiem tur no centrālas Eiropas ir viss tas pašas problēmas, ir kaut kāda stigma no sabiedrības, nav līdz galam uzticēšana, un vispār vārdam influencer ir varbūt tāda vairāk negatīva konotācija. Un tad pirms kaut kādiem 5-6 gadiem sāka parādīties tāds apzīmētais kā content creator, jeb satura veidotājs, radītājs, autors, es nezinu. Man patīk izmantot vārdu savienojumu satura autors, jo nezinu, kāpēc. Tagad vairs nevaru atcerēties, jo veidotājs var būt jebkurš. Jā, tu var būt, piemēram, es varu uztaisīt profesionālu fotosesiju ar kaut kādu fotografu, viņš ir satura veidotājs, bet viņš nav autors, jo viņš nepublicē. Tāda man loģika bija. Bet, ja mēs runāsim par profesionāliem terminiem, tad ietekmētājs ir influenceris. Protams, joprojām termini.lv ir vārds ietekmeris. Viņi solīja šo kļūdu labot. Hello, Valsts valodas centram, manuprāt, jā, es par to rakstu. Bet tas bija vispār man vesels izmeklēšanas process manā maģistra darba ietveros. Jā, un tad tur es dabūju pierādījumu, ka tas ir ietekmētājs, nevis ietekmeris. Bet mājaslapā, es atvainojos, vietnē tīmekļā ir vārds ietekmeris. Nav ietekmeris, ietekmētājs. Bet kopumā mēs varam, protams, runāt par sociālo tīklu satura autoriem, veidotājiem, bet tāpēc arī tā angļu valoda ir tik kompakta un forša, ka ir vienkārši content creator vai creator, un mēs uzreiz sapratam, kas tas ir. Sociālo tīklu satura autors, tas ir arī tā kā ļoti garš. Šeit vēl mēs no komunikācijas jomas terminoloģijas komisijas teikt nevis sociālo tīklu, bet sociālo mēdīju. Te varētu vēl paturpināt. Es varu šeit strīdēties, jo tie ir sociāli tīkli, nevis sociāla mēdīja. Un katrā meta platforma jums pateiks, ka viņi nav nekādi mēdīji, jo ar mēdījiem jau implicēt ir kaut kāda atbildība. It's social network pa lielam. Jā, es atļaušos nepiekrist. Jā. Es gan nepārstāvu terminoloģijas komisiju, bet kāpēc mēs runājam tomēr par sociālajiem mēdījiem kā kaut ko atšķirīgu,
atšķirīgi no sociālajiem tīkliem, jo sociālais tīkls ir arī tad, kad mēs nostājamies visi. Mēs varam paņemt arī mūsu ieraksta operatoru, nostāties skaistā aplītī un sarunāties savā starpā. Tas mums būs mūsu sociālais tīkls tajā brīdī. Nākamajā brīdī, ja mēs sākam izmantot kaut ko kā informācijas starpnieku, dažādas platformas, ja, un šajā gadījumā tāpēc mēs runājam par Facebook, par Instagram, TikTokā, par sociālo mediju, jo viņš pild šo te funkciju. Ja. Ne visi sociālie tīkli būs mediji. Jā, es piekrītu, bet šeit mēs varam paaicināt arī profesoru Skulti un Andu Rožikalnu, kuri pateiks kaut ko citu. Tas ir atkarīgs arī no konteksta. Man patīk nosaukt to par sociālajiem tīkliem. Es domāju, ka mēs saukt par sociālajiem mēdījiem, kā jūs gribat. Jā. Bet, ja jūs iesiet pie Marka Zuckerberga, es domāju, ka viņš negribēs baigi teikt, ka tas tie ir sociālajiem mēdījiem. Bet es domāju, ka šeit tas ir būtiski īstenībā. Es jūsos abos dzirdēju. Protams, es esmu šajā terminoloģijas komisijā, un tur ir arī tevis nosauktā viena kolēģi un par tiem sociālajiem mēdījiem. Un paklausoties arī to, ko jūs viens un otrs sakat, tajā mirklī, tad, kad es esmu influenceris, patiesībā es esmu kā mēdījis, kas uzņemās to atbildību. Bet tas bija tas, ko es gribēju prasīt, jo es tieši iedomājos par to definīciju, vai ne? Tagad jums platformas teiks, ka viņas ir lietotnes un platformas. Tagad viņi vispār iet no mēdījiem. Kas ir influenceris? Iedomāt definīciju. Kāds social media influencer, lūdzu man konkrētāk. Jā, digitālais saturs, tas, kas ir... digitāls saturs ir jebkas. Arī, es domāju, tas, kas ir, kā mēs runājam, Instagram influenceris. Tas cilvēks, kurš darbojas kaut kādas platformas, kā Instagram, TikToks, jā, tas influenceris. Jā, un kā tu viņu definētu? Tā ir persona. Nav obligāti, ka tas var būt fiziska persona, jā, bet pārsvarā tā ir persona, kas regulāri veido iesaistošu saturu, arī iesaistošu jūs paši varat definēt konkrētājas platformas ar kaut kāda lieluma auditorija, kura seko kaut kādu iemeslu dēļ tiem tiem satura veidotājiem. Tad influenceris satura veidotāji paveic. Kāpēc viņi seko? Tad ir atšķirīgs. Varbūt viņi seko, kā viņi uzticas, un tā uzticība veidojas arī dažādi. Vai cilvēkam piemet kaut kāda ekspertīze, viņam ir pieredze, profesionāla izglītība, certifikācijas. Vai tas cilvēks vienkārši ir līdzīgs tev, man, un tāpēc veidojas tāda, uzticība dēļ tā, ka viņš kaut kāda veida līdzīgs mums. Vai tas cilvēks pārstāv konkrētu dzīves stilu, kuram tu gribētu piederēt, un caur to satura paturēšanu tu asociējies ar to, vai tu esi jau daļa tā, tu jau dzīvo šo dzīves stilu. Vai tas ir tas, ko es arī pētu, tu esi... Tevi uzskata kā draugu. Šeit arī tas veidojas, tas parasociālas attiecības. Tīri izolēti vienas tāds izteikmīgi nav, jo tas viss pārklājas, jo katram veidos kaut kāda ekspertīze tomēr, un ja tu esi kontaktā ar savu auditoriju ilgi, tad viņas sāk uztvert tev kā draugu. To ir parādījuši maniem pilotu pētījumiem. Bet tad tagad mēs to ievadu izdiskutējām. Es domāju, ka tas ir labi. Man ļoti patīk, ka veidojas šāda diskusija. Bet turpinot to tiltiņu, vedot uz šīm sabiedriskajām attiecībām. Kāda ir šī influencer? Es nosaukšu tagad mārketinga vieta, bet influencer mārketingu attiecību vieta sabiedrisko attiecību stratēģijā, vai influenceri šodien jau ir integrēti PR tādā plānošanas darbā, stratēģijās, un vai vēl aizvien tas ir reklāmas kanāls? Kā tas tiek definēts? Jā, vēsturiski tas viss ir sācies kā PR kanāls. Viss caur attiecībām varēja. Joprojām, starp citu, ja tu esi tāds labs komunikators, kurš ar savu reputāciju un ilgiem gadiem labam attiecībām strādā ar vairākiem satura autoriem, var šo uzmanību arī nopelnīt, nevis nopirkt. Tas arī notiek joprojām bieži.
Ne visam, protams, tas izdodas. Jā, bet runājot par to, vai tas ir leģitīms kanāls, tad es zinu, ka daži nopietni vietēji vai starptautiski zīmoli, kas ir šeit, savu krīžu komunikācija plānos iekļauj arī social media influencers vai content creators. Jā, ir tādas lietas. Tā kā... Bet, zini, kas man nav tomēr skaidrs? Es zinu, ka tu gribēji pāriet tālāk, bet, bet man tā patīk tā influencer būšana nav skaidra līdz būtībai. Tas ir personīgi? Nē, es mīlu influencerus. Bet tāpēc, zini, kas... jautā. Nē, zini kā, tāpēc, ka man liekas, kā tas viss attīstījās, līdz kā tam, man ir sāpe par to, ja? Kā tas viss attīstījās un līdz kā tam ir novedis. Jo, manuprāt, mēs pastamies vēsturiski, kas ir bijuši ietekmētāji. Tie cilvēki, kuriem bijuši attiecīgi, viņiem bijusi izglītība, viņiem bijusi kaut kāda ļoti liela pieredze, tie ir, kaut kādā veidā mēs runājam par līderiem, kas ir bijuši tā laika ietekmētāji. Ja mēs runājam kaut kādiem tur 80. gadu beigās, 90. gadu sākuma cilvēki, kuriem mēs gribējām sekot fiziski, ne tikai virtuāli. Un tagad es vienkārši pastos uz to, kas notiek sociālajos medijos. Šie visi brīnišķīgie cilvēki, kas ir no-name, kas izplata šos te produktiņus, jo viņi skaisti izplata produktiņus, un tie ir ietekmētāji, kuriem mēs gribam sekot. Kur ir pazudis saturs šajā visā? Šeit es mazliet reakcionismu sadzirdu, mazliet man tas nepatīk. Tu man prasīji. Tāpēc. Jā, ok, labi. Tad vēlreiz. Veidojas tas priekšstats, ka tie viedi ierīces, vietu tālruni, jeb tie smartfoni, viņi ir pieejami visiem tagad. Un veidojas maldīgs priekšstats, kā veidot saturu, tas neko neprasa. Jā, katram ir mājas, katram rokas ir telefons, kurš var uzņemt skaistu bildi, katram ir bezlimita internets, un principā gandrīz visi Latvijā izmanto sociālos tīklus. Un ko tur tad? Un tas liekas, ka tas ir vai nav vērtīgi, vai tas ir viegli nopelnām un tā, bet patiesībā tur ir nepieciešams ne tikai talants un prasmes, bet arī tāda disciplīna panākt. Nav tik vienkārši, tāpēc nav katra tante mums ir influenceri. Pagaidi, es ne par tevi. Es eju tagad tā labi. Kopumā, lai vienkārši to paskaidrotu to situāciju, no kurienes tas, es teiktu, resentiments veidojas. Vispār nerunājot par to, ka mēs esam ļoti tāda laimīga tauta, jā, un neskaudīga, un tas ir cits moments. Jā, un otrais, par ko tu runā, ja viņa tāda nekāda, tur kaut kāda baba, kura tur kaut kādas lupana reklama, kāpēc viņa ir tik daudz uzmanības, viņa nav nopelnījusi, viņa nav mācījusies skolā, viņa tur nav izglītības, nav diplomu, kāpēc viņa ir man nav, piemēram. Ne tev, bet tā. Tas ir tā kā... Negluži, bet labi. Jā, bet es domāju, ka klausītājs saprot, par ko es saku, kā ir. Jā, un tā. Un tad mēs varam sev tur uzdot jautājumus. Jā, bet jautājums arī varam uzdot, kāpēc tad vispopulārākais žurnāls ir privāta dzīve joprojām. Jā? Ko mēs tur, Rīgas laiku nelasam, jā? Un kad tur visam, kad vajadzēja glābt to Rīgas laiku, neviens to nav izdarījis. Tā kā jautājums mums sev pašam, jā, kas ir. Protams, ka tas ir jautājums kopumā. Mums Latvijā tā civila, tā pilsoniskā aktivisms nevienam nepatīk. Mums politiskais partijas ir tikai 1% no populācijas vispār. Un tad, ko mēs tur gribam likt, kaut kāda tur Didriksona stāstītu par pilsonisko kāpēc? Jā, bet nopietni, es gribētu, ka šie cilvēki runā par sociālo... Bet kāpēc šie cilvēki? Kāpēc mēs neprasam to pašu no žurnāla, no privātas dzīves? Ja, kāpēc ir kaut kāds... Kāpēc ir tāda pretenzija uz privātām izpausmēm. Kāpēc mēs gribam, lai kaut kādam cilvēkam, ja viņš ir populārs, viņam būtu pienākums arī pildīt kaut kādas tur, sabiedrībai svarīgas lietas, misiju. Why? Kāpēc? Šī ir ļoti sautīga prizma, tāpēc, ka tu esi sabiedrības loceklis.
Mēs varam, tad, mīļie klausītāji, lūdzu, atveram diskusiju. Es nezinu, es redzēju, ka daudz LinkedIn jūs postēt. Tāpēc parunāsim šeit par to, kur tad beidzas mums tas, kur tas sākas, kāpēc tu negribi kļūt par influenceru, kāpēc tev nav Instagrams, Lāsma, kur tu varēsi stāstīt par... Instagrams, bet slēpjos. Slēpjas, jā. Kāpēc? Kāpēc es nezinu. Es domāju, ka principā, ja tu gribi attīstīt kā savu influenceršanas biznesu, tev jādomā arī par šādām lietām, kādu labumu kopumā tu nes sabiedrībai. Tāpēc man vienmēr ir rekomendācija, bet tas nav no morāles. Es tur runāju šeit kaut kāda morāla autoritāte. Es šeit runāju no biznesa viedokļa. Tāpēc mana rekomendācija ir vienmēr izvēlēties vienu, maksimum 2 labdarības un kaut kādu arī to virzienu, kur var uzlabot likumdošanu, vispār sabiedrības nostāju, kas rezonē ar tavām pamatvērtībām. Cits jautājums, ka tiem influenceriem tas vērtības ir ļoti nekādīgas. Es esmu strādājis vairāk nekā ar 100 satura autoriem, kolēģis visu mūsu pastāvēšanas laikā. Un uz šo tikai es nezinu, 10 varēja normāli atbildēt, un citu runāja par kaut kādām ģimenes vērtībām, un tad, kad tu ej dziļāk, saproti, ka tas ir vienkārši kaut kāds sauklis, un tur cilvēks neko nesaprot. Vai mēs runājam tur par kaut kādu vidi un par ilgspēju, un pie tām viņam ir reklamēt Zāru un H&M, tādas lietas. Tā kā, es šeit varbūt vienkārši iezīmēt tas, ko jūs te aizējāt diskusijā. Es piekrītu kaut kur Denisam, ka ne visiem sociālo mediju satura radītāji, es saukšu par radītājiem. Jā, ok. Nav jābūt tam, kas mudina tai pašā politikā iet. Jūs jau pieminētā viena no slavenībām bija vienā politiskajā spēkā, tad, kad veidojās... Ne politika, sociāla atbildība. Nē, bet te ir jāskatās arī tieši, ja mēs skatāmies no tādas klasiskajām sabiedriskajām attiecībām, es esmu arī nozarē vairāk kā 20 gadus, un mēs esam veidojuši vienmēr kampaņās, produktu pakalpojumu kampaņās slavenības, kas bija tajā laikā rīta raidījumu vadītāji, sportisti vai tam līdzīgi. Un manuprāt, ka pašlaik, ja mēs domājam par šo tālāk, kā mēs to pārnesam sabiedrisko attiecību kampaņās, mēs skatāmies tieši tāpatās kā uz viedokļu līderiem, tikai tiem, kuriem ir pašiem savu kanālu. Manuprāt, ka šeit ļoti labi mēs varam līdzībās ievilkt Kristīnu Garklāvu, kur ir televīzijas raidījuma vadītāja, kur agrāk jau bija ar savu tādu auditoriju, ka mēs viņu aicinājām arī uz klasiskajām sabiedrisko attiecību kampaņām. Un tad viņa sociālajos mēdījos publicē saturu, viņa ir kaut kādā mērā arī viedokļu līderis, pieļauju, es nezinu, protams, kāda ir tā sadarbība tajā kontekstā, bet viņa tad iesaistās un runā par šīm, kā jūs sakat, pilsonisko aktīvismu un tam līdzīgi. Bet par to, ka katram sociālā mēdīja satura autoram, nē, arī mēs, sabiedrisko attiecību profesionāļi, bieži vien neiestājamies par lietām, par kurām mums vajadzētu iestāties, tā kā šeit es laikam arī saprotu būtību. Bet te bija tas solis, ko es vispār gribēju prasīt, pirms mēs sākām diskutēt ar Denisu, bija tas par tiem influenceriem. Ne jau katrs cilvēks, kuram ir 500 sekotāji, būs influencers. Ne katrs cilvēks, kuram ir 1000 sekotāji. Ir kaut kā tā gradācija, ko tu vari... skaidrs izsaka. Labi, šis ir labs jautājums. Tas ir pie kā es joprojām. Es jau 3. gadu vai 4. pašu visu stāstu. Es nezinu, varbūt es šogad izdzemdēšu to formulu. Tā kā mana darba hipotēze ir, ja tev seko 1% no tīkla lietotājiem, tu kvalificēs kā nano-influenceris. Un tālāk tu vari jau skatīties Latvijā, kā viņu sauc, Instagramas atvainojas, izmanto. Reizes nedēļa vismaz izmanto 750,000 lietotāju. Tad reiķiniet, cik ir 1% un cik tur jābūt sekotājiem. Tas sanāk
7500. Ja tev ir, tad tu esi kvalificējies kā mikroinfluencer vai nanoinfluencer. Plus, mīnus, tā mēs varam skatīties. PR Kompass - raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varanu stāžu Kristīna Ķērve un Lāsma Šķeste. Tā mēs varam teikt, bet tu vari būt arī ļoti specifisks ietekmētājs. Tu vari būt tāds, nišīgs butika tipa ietekmētājs, kuram ir varbūt 2000 sekotāji, un pusi no viņiem ir tie, kuri klausās tavas rekomendācijas un aizies uz veikalu un nopirks. Un ja tev ir jau uzreiz no vienas kampaņas ir klāt 1000 klientu, tas ir nereāli veiksme. Un varbūt, ja tu esi kaut kāds humorists, kuram tur ir 100 000, varbūt ne visi aizies, ne katrs, ne otrs, ne 10, ne 100. To vajag skatīties. Un tas ir vienmēr jautājums, kā mēs mērīt, un šeit. Mēs, kā PR cilvēki, teiksim, nē, mums taču vērtēsim kopā, kas strādās kampaņā. Un tad mērīsim pirms un pēc. Kaut kādi performance aģentūras teiks, nē, mēs iedosim promokodu un mēs paskatīsimies, cik daudz no katra ietekmētāja vai kampaņas ietekmētāja atnāca tie līdi. Un tā, protams, ka es jau sapratu, ka tur marketinga dāmas jau tur un viņi tagad runāt ar to PR, kur jūs turēt, mums laudu, tad jums arī jāpadomā, vai jūsu veikals ir normāls, ja ar vienu klikšķi caur Apple Pay var visu nopirkt, vai bija prece pieejama un tā. Tā kā tas arī, kā pirms man ļoti patīk, es ar influenceriem ilgi strādāju. Ja viss bija labi, tad, protams, tas bija omnichannel kampaņa, viss nostrādājis, tas nav tikai influenceriem nopelns. Un ja viss ir slikti, tad tieši jūsu influenceri ir vainīgi. Tā ir tā kā klasika. Pirms kampaņas vienkārši vajag saprast, ko mēs gribam. Ja mums te ir valsts pārvaldē, tā ir cita problēma. Lūdzu, es piesaku nākamu tēmu. Es negribu runāt, bet gribu paklausīties. Par kampaņas mērķiem. Ja pārsvarē valsts pārvaldē mums grib ko darīt. Izglītot. Ne izglītot, awareness, atpazīstamiem kaut kādu. Pēc tam izglītošana varbūt tas ir jau labi. Un tad mēs visi ļoti labi zinām, ka nevajag smēķēt un dzert, bet mēs to darām. Tā kā, ar to tā kā mūsu patiesība, ko mēs gribam panākt. Mēs gribam, lai būtu pirkums. Mēs gribam, lai cilvēki veidotu, pārskatīt savu dzīves stilu. Veselīgs dzīvesveids. Piemēram, tā. Un tad mēs varēsim pieaicināt dažādus influencerus. Un tad, ko jūs gribat, lai cilvēki atmestu pīpēt, skatoties uz Evelīnas Parkeras vienu ierakstu kaut kādu? Nē, protams. Tad šeit atkal viss jāatbild uz jautājumu, kāpēc mēs kaut ko darām, un tad mēs nonāksim līdz kā. Un tad mēs sapratīsim, varbūt tiešām tie influenceri varētu būt konkrētas nišīgas dāmas, kuriem nav daudz sekotāju. Mums bija mana pieredze izcils projekts. Tad ļoti dārgs investīcija, tāds nekustamā īpašuma projekts un tā, un tad mēs domājam, kā sasniegt tos džekus, kā sasniegt. Mēs sapratām, ka bija tāds insights, ka ja viņi nelieto varbūt sociālos tīklos patiešu, bet pastarpināti kopā ar savu, dzīvesbiedrinu vai dzīvesbiedru, vai tur ar sievu viņa gultā, abi skatās to telefonu scrollē, un tad caur tām dāmām mēs esam sasnieguši tos džekus, tas bija ļoti tādā sarežģīta kampaņa. Tā, un tur tā kampaņa, kas piedalās, tur nebija tie klasiskie saturā autores, kuri reklamē drogas. Bet reiz Denis aizskāra daudz komplicētāk lieta, kas ir uzvedības maiņas komunikācija.
ka pirmkārt, tas, kas man vairāk vienmēr aizskar, ka tas ir nenormāli kampaņu veidīgi. Mums ir naudiņa tagad dabūt, un tagad mēs uztaisīsim kampaņu. Mēs izmērīsim rezultātiņu labākajā gadījumā pirms un pēc, un tad ejam prom no šī, vai ne? Un tāpēc tam, atkal tā situācija slikta, bet rekumos atkal naudiņa ir. Bet šeit ir jautājums arī no mūsu klausītājas. Par to, vai labāk strādāt ilgtermiņā vai kampaņu līmenī. Un cik zīmols viens influenceris var pārstāvēt? Nu, tāds jautājums, kā tas sajūt? Varētu vēl pielikt klāt. Labs jautājums. Es, kā cilvēks, kurš ir pilnīgi ieinteresēts influencer marketinga, to jāsaprot, tas ir mans bizness, ka es atbildēšu, ka vajag komunicēt visu laiku un ilgtermiņā, protams. Bet ko nozīmē ilgtermiņš influencer? Nezinu, tas ir atkarīgs arī, ko vēlas klausītāja panākt. Bet tavā izpratnē, ko tev nozīmē kā influencerim? Es domāju, ka tas ir arī, to es neesmu pētījis, bet tas ir mazliet anekdotiski, bet no savas pieredzes, ka no influencera, ka tu vari par kaut ko dolbīt 3 mēnešus, un tad uz 4. kāds tev pajautās, kāds bija promokods. Promokods ir beidzies, un tad man uzreiz šeit, ko jūs varat klausītāji paņemt aiz auss, tad veidot speciālas atlaides promokodus priekš konkrēta influencera bez kaut kāda termiņa. Un tad jūs varēsiet saprast. Un tad tiešām tev vajag par šo runāt, un tad varbūt cilvēks atcerēsies par to. Vēl mums jāatceras, vēlreiz varbūt jāatgādina sev to, pēc kā mēs rīkojamies pēc tas visam kampaņu. Tas ir viss super sena teorija, kas ir veidojusies pirms sociāliem tīkliem. Toreiz nebija tik daudz informācijas trokšņa. Tagad tik daudz, un mums visu laiku, es nezinu, cik jūs lietojat telefonu. Es kaut kādas 8 stundas. Protams, kā pusi no tā ir darbam domāts. Mārketinga research. Jā, tā. Un tad es domāju, ka cilvēki vienkārši ir noguruši. Un tas nav tā kā agrāk mēs varējām paredzēt, kā mēs varēsim sākt kampaņu tādu, viņa pieslēgsies un tā. Un tagad ir tāds haoss liels, un tad tu nekad nevari pateikt, kura momenta tu vari pieslēgt, tavs patērētājs pieslēdz tavai kampaņai. Saturam, saturam. Tāpēc mēs varam bombardēt visu laiku pa visam pusēm, bet tam nav naudas. Bet ko tas nozīmē? Varbūt tu vari ieskicēt, es esmu kāda zīmola ražotājs, ražoju tur rokas somiņas, un es tagad nolēmu sadarboties ar influenceri. Ko man nozīmē ilgtermiņa attiecības? Vai tas nozīmē līdzīgi kā kādreiz strādājot ar sabiedrisko attiecību aģentūrām, ka tas ir mēneša maksa? Mēs viņu saucām par abonementu maksu, vai tas ir kaut kāds gabaldarbs? Ieskicē, es pieļauju, ka ir arī mūsu klausītāji, ir jaunie jomas profesionāļi, ir arī reģionos, starp citu. Tad kā saprast, ar ko viņam ir jārēķinās? Kā tā sadarbība veidojas? Tad atbildēšu uz citu jautājumu, kas nav uzdots, bet viņš ir implicēts šeit. Mēs varam izmantot mazus flash kampaņas, kad jūsu auditorija ir motivēta un iespēkota, tad jūs varat viņu par kaut ko atgādināt, par atlaidēm, par jaunu sezonu, par jaunumiem. Tad var paņemt lielu influenceru, kuriem ir labs iesaistīts radītājs, un jūs varat pateikt, mums ir atlaides 50%, viss. Bet ja tev vajag veidot ietekmēt uzvedību, mainīt to, tad, protams, tā ir ilgtermiņa. Un šeit veiksmīgie lielie zīmoli, kas operē Latvijā, viņam ir vismaz 5-6 satura autori, satura veidotāji, dažādas platformas, kuri regulāri veido saturu. Parasti līgumi ir no 6 līdz 12 mēnešiem. Tas ir tas. Tad lūdzu aizmirst par to, kāpēc bija influencer marketings pievilcīgs pirms 10 gadiem. Labi, mazāk, varbūt pēc 5. Kā visi domāja, ka tas ir baigi lēti un ļoti efektīvi. Tieši tā. Vairs tā nav. Tas vairs nav, tas ir efektīvi, ja jūs varat atlasīt piemērotu jūsu zīmolam, jūsu auditorijai, satura autoru, ar ko sakrīt pasaules uztvere, vērtības, tad būs labi. Un tas ir dārgs process. Bet tas arī nozīmē tas dārgs. Vai tu varētu nedaudz pastāstīt, jo
Nu tā atkal norientēties tirgu, vai ne? Droši vien, jo tev vairāk lielāks sekotāju loks, jo tu vairāk vari prasīt. Bet tur ir vēl par to iesaistas rādītāju, es dzirdēju. Un vēl pēc tam līguma garums, vai ne? Jā. Viens ir, ka tu paņem uz kaut kā, es tiešām Vienu zinu, ka kampaņu. agrāk tāpēc, ka es runāju vairāk. Man Dārgākais līgums uz gadu, ko es biju pārdevis vienam reklāmdevējam, bija pāri 50,000. Viens influencers. Jā. Tā jau normāla alga. Tāda normāla. Un tas influencers strādāja tikai uz šo vienu klientu? Nē. Protams, mēs saprotam ekskluzivitāti, kā tev ir ilgtermiņa līgums, kad tu kļūsi burtiski par zīmola seju vai vēstnieku, tad tu nevari sadarboties ar konkurēšanu zīmolam. Tas ir skaidrs, jā. Bet, piedod, es vienkārši tad vēl atgriežoties, cik zīmols viens influenceris var pārstāvēt, tā vidēji saprašanai, jo skaidrs, ka ir tāds, kurš pārdos maizi, desu, olas un visu pēc kārtas, bet cik būtu tāds tavs optimālais? Es strādāju ar Rūtu Dvinsku, viņa bijusi mana kliente, viņa 60% ir reklāmas saturs. Pie tā viņa iesaistas radītāji ir vislabākie savā jomā. Sava izmēra, jo viņa spēja veidot un uzturēt uzticīgas attiecības ar savu auditoriju, un viņa nenogurst no tas reklāmas. Viņa arī izvēlas to, kas ir relevanti. Un tad tur var kaut kas mainīties. Protams, pašiem satura autoriem patīk strādāt, man arī pašiem patīk strādāt ilgtermiņā kaut kādu zīmolu. Pirmkārt, tu vari iedziļināties tajā visā. Labs zīmols tev, principā, viņi tev pastāsta par kaut kādiem vēstījumiem, un tu pats ar savu valodu, savā ātrumā stāsti par šo zīmolu. Tas ir vislabākais. Bet tas arī tev vajag būt pārliecinātam, ka jums būs labas attiecības ilgtermiņa, un arī pašam zīmolam tev jāinformē. Labs zīmols, principā, tev arī, ja tev ir veidojas ilgtermiņa attiecība, viņi ar tevi satiksies, viņi tev aizvedīs uz kaut kādu ekskursiju. Viņi, principā, uztvers tevi kā savā komunikācijas komandas locekli. Kā daļa no komandas. Jā. Un tad labi zīmoli arī iesaista tos satura veidotājus. Bet ko tas nozīmē man kā klientam, ja es ar tevi slēdzu, piemēram, pieņemsim uz tiem 6 mēnešiem līgumu? Jā. Vai mēs vienojamies, ka tev mēnesī ir 3 rīli, 4 ieraksti, 5 storija? Ko tas varbūt ieskicē mēs drusku šo kontekstu? Ko tas nozīmē? Parasti tas arī to nozīmē, ka mēs veidojamies par konkrētu saturu gabalu daudzumu. Tur 4 storija un 1, rīls vai 2 rīli mēnesi. Un tā, tas ir arī atkarīgs no paša influencera. Ja viņam ir liela frekvence satura, tad, protams, ka, piemēram, Rūtē, viņi var arī daudz reklāmas tur iepakot. Atceramies arī, ka tas saturs dzīvo vislabākajā gadījumā 48 stundas, un tad viņš pēc tam vairs neturpina performēt. Tur citi ir, kā Didriksone, viņi visu laiku reklamē savu biznesu, katru dienu. Viņa pats sev klients, un tas ir mazliet cits stāsts. Un tad tur visu laiku ir reklāma. Bet tas, ko Kristīna tev prasīja par tiem zīmola daudzumu. Cik daudz? Jā, jo tas arī ir svarīgi, un to atkal pēdot, ka es nedaudz paprovocēšu, bet... par reklāmas stabiem tu gribi par ko pajautāt? Jā. Bet tas ir atkarīgs. Man arī bija ļoti interesanta tikšanās ar vienu aģentūru, un tad viņi saka, man vispār nepatīk tie reklāmas stabi, tralala. Kas jums visvairāk patīk no vietējiem influenceriem? Kašers. Un es ņemu telefonu, atveru kašeru telefonu, kura bija toreiz tikai reklāma. Jā. Tikai reklāma. Tas ir tā kā jautājums arī mums pašiem kolēģiem, cik mums apzināti un tā, un kur ir jūsu personīgas sāpes un kur ir jūsu profesionalizms. Es domāju, ka vairāk par 4 tādām ilgtermiņa sadarbībām gandrīz nav iespējams paņemt. Kvalitātes ziņā, jā? Jā, tas ir tā kā es nezinu, Man bija maksimāli 4, bet tur joprojām ir ar Garminu, viņi tur nav piekasīgi. Es arī tur baigi, tā kā viņi ir ļoti vienkārši sadarbība, un tas pulkstenis visu laiku ir. Un cilvēki, kas ir jau man auditorija uzticas, viņi man jautā. Puse vispār no tās komunikācijas notiek DM-os, direct messages.
gan lieliem influenceriem, gan maziem. Tad tev nav jāpierāda, cik tev tās aktīvas sarunas tur bijušas dienas. Nē, nav, jo tas nevienam nav prasīts, bet parasti ir kaut kādas strādājot ar dažādiem influenceriem, būdami viņu aģentam, es arī lūdzu tos parādīt, lai paši zīmoli zinātu, kas ir. Tieši tāpēc tas arī unpaid labor pa lielam, kad tev jautā, un tu nevari neatbildēt savu, un tu nodarbojas principā ar zīmolu komunikāciju. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi iesaistīt savus vēstniekus zīmolotāji, lai viņi varētu saviem vārdiem par jūsu zīmolu pastāstīt kaut ko. Bet te ir uzreiz es paturpinu, tu teici, jā, atbildēt, jā, ko skatīties, bet kā man apmaksās, neapmaksās to aizmugures komunikāciju. Vēl es esmu dzirdējusi, runājot ar influenceriem par konkursiem, ka influenceri nelabprāt ņem konkursus, jo tas esot arī dubultā vai pat trīskāršā darbs. Varbūt tu šo var ieskicēt, jo ir daudz zīmolu, kuri grib hei, sadarbojamies ar to influenceru, tā kā nopirksim konkursiņu. Un mums ļoti vajag, lai piesako influenceriem. Un cik es esmu dzirdējis, ir influenceri pēc tam tīra savu sociālā mediju profilu no tiem visiem, kas piesakoja. Varbūt maz drusciņi ieskicēju šo konkursu būtību. Tā ir vispār. Ja mēs paņemsim terms and conditions no metas platformu, tad viņi skaidri pateiks, ka visas aktivitātes, kuri domāti mākslīgi uzlabot, veicināt iesaisti, ir aizliegtas. Tā skaitā arī konkursi. Protams, ka tur nevienam nav viņam resursu to visu saprast un kontrolēt, bet ja mēs tā kā ejam anāli, likumdošana un līguma attiecības, tad nedrīkst to darīt. Bet to nedrīkst arī darīt dēļ tā, kā jūs piesaistīsiet auditorija, kas jums nebūs lojāla. Tāpēc, ja mēs runājam par kaut kādu atkal, ja mums ir super atlaide, mums ir jaunums vai sezonas sākums kaut kas, kur mēs gribam vienkārši sasniegt pēc iespējas lielāku cilvēku daudzumu, vai mums ir kaut kāda kripto piramīda, protams, mēs varam izmantot to, un tad mēs sasniegsim to kaut kādu viralitāti. Bet ja mēs veidojam attiecības ar auditoriju, tad jūs sasniegsiet tas, kas piedalās konkursos. Man nepatīk konkursi, tas nepatīk arī algoritmiem, saka, jo tas veidojas kaut kādas tev anomālija un pēc tam pazūd sekotāji. Tas nav labi. Es redzēju tur tie būtu, kā man to labāk teikt? Tie satura autori, ar kuriem starptautiski biznesi nelabprāt sadarbojas, viņam mēs varam redzēt, ka viņiem patīk pārdot multilevel marketinga zīmolus, kaut kādus nezināmus izcelsmes zīmolus, un tad viņiem ļoti arī izmanto konkursu būtību, kur ir kaut kāds milzīgs balvu fonds. Jautājums azartspēļu komisija, vai ir izsniegts loterijas atļaus numurs, kā mēs varam pasargāt. Tu prasi? Es to nerekomendēju, es to nepraktizēju. Bet kā mēs varam pasargāt patērētājs, kā mēs varam būt pārliecināti, jo es vienkārši strādāju BSMS, es zinu visu tas loterijas lietas. Tas nav joks, tev vajag pieteikties licencei laicīgi. Komisijai vajag pārliecināts, ka noteikumi ir atbilstoši, ka patērētāju tiesības ir aizsargāts, ka sistēma, kura nejauši izvēlas, ka viņa tiešām strādā. Tas programmatūras viņa maksā. Tagad mans jautājums, cik daudz no tiem cilvēkiem, kas tiešām ikdienā rīko šādus te konkursus, aizdomājas līdz tam, ko Denis tikko teica, kā patiesībā būs šis te jāorganizē? Es nezinu, cik. Bet, atkal, neviens vēl nav. Varbūt tas ir principā influencer marketings, ir reputācijas biznes. Un es gribu ticēt, ka tie satura autori, viņi tomēr mēģina darīt visu pēc labākas sirdsapziņas. Bet ir kaut kādi cilvēki, mums patērētāju tiesību
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir vērsis Latvijas Republikas tiesās, un viņi ir uzvarējuši dažādas lietas, un tur daži zināmi satura autori, kā Andrijāna Miglāne un man šķiet Saulietes kundze, saņēma sodus. Par to, ka viņi nebija rīkojušies atbilstoši likumdošanai. Jā, bet es bišķiņ vēl, jo atceries jau agrāk jau arī neviens tev neprasīja likt to hashtagu. Hashtagu tas ir murgs. Tad šeit es iešu atkal, teikšu, ka tas var galvenais nemuldināt patērētāju. Hashtagu neviens nevar pateikt. Viņu skaidrojums vienreiz bija, ka hashtag cipa cilvēki redza labāk. Temtūrs, jā. Tā restīte. Citi pētījumi saka, ka neviens neskatās uz tiem temtūriem. Kāpēc viņi ir izdomājuši, es nezinu. Viņi nevar paši atbildēt. Galvenais ideja ir sekojuša, lai tavs patērētājs, jebkurš, kas skatās tavu saturu, noteikti zinātu, ka tā ir reklāma. Jā, nevis tur, nezinu, Vācijā šis ir ļoti strikti definēts, un tur jebkurš reklāmas posts sāks ar vārdu Werbung vai Anzeige, kas nozīmē reklāma. Jā, tā. Bet mans pētījums, mana maģistra darba parādīs, ka vienmēr ir tie 10%, kuri, kad ja viņi visi ir atzīmēts kā reklāma, viņi to neredz, viņi nesaprot, ka tā ir reklāma. Vai tieši otrādi, ka tas nav reklāmas saturs, viņi ir pārliecināti, ka tā ir reklāma. Bet atgriežoties pie tā, kur tu teici, ka arī šie influenceri saprot, ka tas ir reputācijas bizness, viņiem par viņu reputāciju. Cerams, jā. Cerams. Bet kā man, kā zīmolam, kā vai uzņēmumam, vai organizācijai atrast zīmola vēstnesi, kas nepievils digitālā satura radītāji influenceri, kas nepievils, kuri ir kaut kādi galvenie zemūdens akmeņu influenceru attiecībās vai izvēlē, pareizāk sakot, būtu. Gan jau, ka tev ir kaut kas par šiem gadiem strādājot ar vairāk kā 100 influenceriem. Jā. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu. Šeit ir arī gluži tā, kā, ja, piemēram, zīmols meklēt sev kaut kādu seju, reklāmas seju, principi ir tie paši, bet ir tādi satura autori, kuri vienkārši viņam ir visi citi talanti, bet ne uzmanība, un varbūt viņi nav tādi attapīgi. Viņi reizēm var izdarīt kaut ko šķietami stulbu, tiešām nejauši. Tā ir. Un par to jums varēs tikai pasargāt pieredze. Parasti negatīva. Tā. Tad, ja ir jau aizdomas, ka tomēr ir tas risks, tad var kopā pasēžot, turēt rociņu, darīt kaut kādas lietas. Jā, tas ir tas, jo mēs vīlam satura autorus, jo viņam ir talants runāt auditorijas valoda, vienkārši, viņam kaut kāda uzticība, harizma. Par to viņi mums patīk. Jā. Un tad, diemžēl tas, protams, ka nav baigi rentabli, un tad, kad tu rēķini no aģentūras puses, cik tev tās projekta menedžments apēd stundas, tad reizēm var arī minusi iebraukt. Bet tu pirmīt jau minēji, ka ir zīmoli, kuri iekļauj savā krīzes komunikācijā, influenceru attiecības, varbūt vari mazliet šo ieskicēt, vai influenceri palīdz vai apgrūtina reputācijas vadību, un vai sabiedrisko attiecību profesionāļi uzticas influenceriem arī krīzes komunikācijā, kā rīkoties, ja vēstnesis pats kļūst par riska avotu. Te ir tas krīzes komunikācijas konteksts. Tas ir interesanti, un tas ir viss tāds interesantākais mūsu darbā, es domāju. Mēs varējām visu labi redzēt, kurš komunicēja pandēmijas laika, Covid laikā, un tad mana pieredze bija, ka mēs palīdzējām veselības ministrijai ar komunikāciju, un tur bija influenceri, kuri bija atlasīti, apstiprināti, un tad viņi dalījās. Protams, kā mēs arī skatījāmies, lai tur viss ir kārtībā, vai tur nebūtu ar maņos un SKPC gadījums. Tad pēc tam, kad mēs sākam komunicēt, tad citi arī influenceri, kāpēc šitiem piedāvāja viņi komunicēt,
citiem nē, un tad viņi arī lūdza, vai viņi drīkst padalīties, citi vienkārši dalījies, un tā. Tas bija tāds labs radītājs, arī, kad, protams, sāc tas pilnmēroga karš, tad arī varējām redzēt, kā komunicē kurš, tur arī bija ļoti labi vispār varēja redzēt. Bet vai bija no valsts puses organizēts tāds kaut kāds uzsaukums influenceriem? Nē, no valsts puses nē, bet bija no NVO. Viss tas, tā komunikācija bija organizēta, protams, nenotika pati par sevi. Nē, citi, protams, arī tur paši. Bet tas ir šeit diezgan nopietns jautājums. Bet citi tur vairījies runāt par Covid tēmu, īpaši par vakcināciju. Tad tas ir tas jautājums, ja ir kaut kāda, ne visam vajag, atkal tur citi baidas. Tas ir arī par citu, es rentoju par šo Fredos. Atkal atgriežoties pie tā lasma, kur teica, es arī uzskatu, ka tomēr tiem nopietniem tirgus spēlētājiem ir kaut kāds viņam vajadzētu komunicēt par sabiedrībai svarīgiem tematiem. Jā, un viņi to nedara. Tas par to bišķiņ sap sirds. Bet no otras puses, viņi pat nevarētu par to runāt. Viņam nav domu par šo. Un nevienmēr viņi seko līdzi. Un, ja viņi kaut ko pateiks, varbūt reizēm labāk nebūtu neko teikuši. Jā, un tāpēc man arī tas jautājums, ko nereti iztirzā, kas īpaši ar uzturbagātinātājiem un tiem visiem. Tu zini, uz ko es labu? Es nezinu, bet būs vēl sliktāk. Viss, kas notiek tagad ASV, mēs redzēsim. Es redzu jau, tur ir viss par cita bedrē. Tā kā es esmu mazliet tā fitness burbulī, un es tur redzu tādas tendences interesantas, tie vientuļie, neapmierināti vīrieši, kur viņi pūcēs, kam viņa seko. Un, tad visi, kuri... Tā kā es pamanīju, visi, kuri kaut kādi tur koči, tad viņi pārvēršas par numerologiem, tad viņi pa lielam sāk tirgot kaut kādus uzturbagātinātājus, iet uz medicīnu pusi. Es nezinu, un tas ir jautājums, vai tie cilvēki ir tādi viltvārži, ļaundari, krimināli cilvēki, vai viņi tam tic, bet viņi noteikti zina, kā viņu auditorijai var apēst jebko bez kritiskas domāšanas un pārdot. Jā, un tad jautājums tev pašam, vai tu esi tas cilvēks? Un, tas ir ļoti dark vispār. Jā. Man arī viena no klausītājiem prasīja, vai influenceris, kuram nav medicīniskā izglītība, drīkst popularizēt lietas, kas ir no medicīnas jomas. Vai tās ir zāles? Drīkst, nedrīkst. Kur mēs pateiksim, tagad mēs ko regulēsim vārdu brīvību? Tas ir arī cits moments, kam tā. Es domāju, ka jebkurš var teikt jebko, galvenais, lai viņš vajadzētu nest par šo atbildību, tas ir tas, un būt tā atklātam patiesam. Es domāju, ka... Bet viņš varbūt no tiesas tic, ka tas uzturbagātinātājs padarīs mūs slaidākus, jaunākus par 20 gadiem. Tas ir jautājums atkal par prevenciju, par vispār mediju prātības, jebkādas prātības celšanu. Atkal atpakaļ uz izglītību, vai ne? Jā, tas ir tas moments, un tik daudz tagad es lasīju, tur nezinu, cik tas ir patiesi, neredzu no oficiāliem avotiem, ka tur Trumps ir atcēlis to izglītības ministriju. Education department. Department, viņi sauc. Tā kā, kā, es nezinu, es domāju, ka tas līdz mums viss atceļos ļoti ātri. Vispār mums bija tādi kaut kādi citi pētījumi, ka mums patīk maģiska domāšana un tas lietas, ezotērika, un tagad tas ir atkal jauns. Tāpēc man ļoti patīk Freds, viņam tie labi algoritmi, ka viņš saprot, ka tev, es nezinu, viņš saprot, ka tev tas interesē ironiski, profesionāli vai patiešām, bet tagad es tur par numeroloģiju daudz ko. Tu esi iekritis, nekad netiks vairs vaļā no šīs satura. Tur ļoti interesanti, bet prieks, ka tomēr ir
konti, tādi atbildīgi, ne tādi troļu konti, kur ir kaut kāds sveiciens, starp citu, tagad Milulis 666, pirms tam bija Riebeklis 666, kurš visu laiku man provocē. Es vispār sev tā kā, es vienreiz iesaistos ar kaut kādiem anonīmu kontiem, ja viņi saka, mani speciāli provocēt, jā, principā, tad es viņus ignorēju, es vairs nekad neatbildēšu. Ja tas cilvēks tā identitāte atverta un viņš vai viņa turpina mani izaicināt, es varu iesaistīties dialogu, bet ar troļiem nē, viņam tikai viena iespēja. Un es tad arī redzu, ka ir cilvēki, kuri velta savu resursu diezgan profesionāli mēģina atspēkot, izglītot auditoriju. Jā, tāpēc tā civilajā sabiedrība ir tik liela nozīmē. Jā. Bet es tomēr gribētu paprasīt arī, ka mums vajadzētu arī apaļoties, bet kas būtu jāmāca topošajiem komunikācijas profesionāļiem, jaunajiem speciālistiem tieši par influenceru komunikāciju, par influenceru sadarbību? Jā, tu vadi vienā no augstskolām šo kursu, bet kas kopumā, vai mums ir darba vidē ienācis kāds jaunais profesionāls, vai arī tie kolēģi, kuri nodod savas zināšanas augstskolās, jo viņi varbūt arī var integrēt citos sabiedrisko attiecību jomas kursos. Varbūt ir kaut kādas 3 lietas, ko tu teiktu, kam tomēr jāpievērš uzmanību saistībā par influenceru komunikāciju. Es sākšu ar to, ka es ticu, ka būs sabiedrisko attiecību renesanse tieši influenceru marketingā, un ka mēs varēsim nopelnīt influenceru uzmanību caur interesantam kampaņām, piedāvājot viņam speciālas kaut kādas pieredzes. Tas maksās zīmoliem, jā, tas nebūs tā kā jūs neko nemaksāsiet, tad nebūs, mēs izsūtīsim kaut kādu kastīti, nē. Bet tam, jo pašiem satura autoriem vajag veidot kaut kādu wow saturu, tas ir skaidrs. Jā, tas ir tas. Bet ko es ieteiktu jauniem profesionāļiem uzreiz sakt, investēt attiecības savā sociālā kapitāla, kas iekļaus arī attiecības ar satura autoriem. Pa lielam varēs plus mīnus ļoti maz jaunu pienācēju. Tie cilvēki, viņi paliks uz ilgu laiku, tie top. Tāpēc, ja jūs veidojat patiesas, īstas attiecības ar viņiem, gluži kā jūsu kolēģi kādreiz ir veidojuši ar žurnālistiem, ar redaktoriem, tas ir iespējams. Jā. Tiešām man ir draudzības ar žurnālistiem, kuri turpinās, un tas nebija es izmantoju tas attiecības, bet tas savstarpīgi izdevīgas attiecības. Es pat, kaut kā viņa organiski tā veidojas. Kā īstas draudzības, jā. Tas ir tas. Otrs, nekad nedomājiet, ka būs kaut kāda maģiska poga un maģiska formula, gluži kā ar maģiskiem notieviešanas vitamīniem nebūs tā. Tas viss prasa laiku, iesaisti, jābūt zinkarīgam un jāturpina attīstīties kaut kāda veida. Un kas ir tas viens jautājums, ko sabiedrisko attiecību profesionālim būtu jāuzdod sev, pirms viņš izvēlas influenceru sadarbībai? Tad es strādāju smaržu ražotnē. Jā. Tas pirmīt somiņas, tagad es smaržas pārstāvu. Vai tu zini, ko tu gribi? Nē, bet es nezinu. Es esmu dzirdējis, ka tas influenceru marketings ir tāds ietekmīgs. Kas man būtu jāuzdod sev, pirms es izvēlos, tad sāku skatīties to influenceru sadarbībai? Cik tu esi gatavs maksāt? Nē, es saku to atkal jautājumu, kāpēc tev tas ir vajadzīgs, jā, bet otrais jautājums, ko tu gribi? Tu gribi nopirkt to uzmanību, vai viņi gribi nopelnīt to uzmanību? Un kādi tev resursi? Reizēm atkarīgs no mērķiem, efektīvāk varbūt ir nopirkt, jā, tiešām. Tas ir tas. Bet kopumā mēs dzīvojam reputācijas laikmetā, nevis goda laikmetā. Par priekšstatu par tevi veido arvien vairāk sabiedrība, tas, kas kontrole var vien mazāk. Un tas visas sadarbības, kas ir bijušas līdz šim, viņi paliks internetam. Un varbūt kādreiz arī varēs atspēlēties nelabi. Tāpēc vienmēr jāskatās uz šo. Vai sakrīt
vai tava zīmola influenceru auditorijas, zīmola auditorijas un paša influenceru vērtības sakrīt. Ja viņi sakrīt, tad viss ir kārtībā. Tad nevajadzēs melot nevienam. Un to es saprotu, ka tas ir ļoti, ļoti grūti, jo tu teici, gan influenceriem ir grūti apzināties vērtības, bet es šeit vilktu paralēlis, ka tas nav tikai influenceriem, tas ir arī mums, kā jomas profesionāļiem, ne katrs apzinās šīs savas vērtības. Vienmēr strādājot ar maģistru studentiem, es viņiem vienmēr arī lūdzu aizdomāties, sev mēģināt nākotnē noformulēt tās 3 profesionālās vērtības, kas tad arī palīdzēs izvēlēties, kur iet strādāt. Vai tev ar šo zīmolu sapasēs, vai tu aģentūrā būs gatavs uzņemties tādu klientu, vai pateikt tomēr īpašniekam piedod, bet tas nesakrīt ar manām vērtībām. Un es domāju, ka šo arī ciena aģentūra vadība, zinot, ja tev tiešām tā ir vērtība, nevis, kā mēs teikt, iegrib, vai ne? Un to es sadzirdēju no tevis, ka tas ir svarīgi arī šajās influenceru attiecībās skatīties, bet tā jau ir arī tāda izpēte, kas tad tai digitālajā vidē ir, kāds tas saturs parādās, un tas ir ne tikai tādus vizuālos ierakstus, bet tas ir arī audio-vizuālo saturu analizēt, vai ne? Tos vēstījumus. Jā, var, es nesen vispār, man patīk tie visi self-help guru un tad es tur atradu vienu vīrieti, un tad bija tādas aizdomas, ka tur kaut kas nebūs labi, un tas apstiprinājās. Bet pirms 10 gadiem es to nevarētu pat pareidzot, jo man nav tādas pieredzes un zināšanas. Tāpēc tas ir atkarīgs, jā. Jo tu vairāk saproti, jo grūtāk dzīvot ir. Vai ne? Kā tur bija ar tām zināšanām, kas vairo skumjas. Tātad, pirmkārt, lai mēs vispār lūkotos to influenceru virzienā, mums ir jāsaprot mērķis. Kāds ir mūsu zīmola mērķis, ko mēs vēlamies ar influenceru palīdzību sasniegt. Tad ik pa laikam ieskanējās budžets, cik ilgi es varētu ar to sadarboties, un arī termiņš, kā mēs skatījāmies, ka vienreizēja kampaņa diez vai tas strādās, ņemot vērā, ka pārsvarā šis saturs strādā līdz 48 stundām. Dzīvojam informācijas pārbagātības laikmetā, un tomēr, lai mēs aizklauvētos līdz pēc iespējas vairāk dzirdīgām ausīm, tas noderēs par to ilgtermiņu. Tas, ko tu teici, ka vienam influencerim, tādas 4 ilgtermiņa sadarbības, tas būtu tas optimālais, ka var būt arī influenceri līdz pat 50,000 gadā, kā arī tad, ja mēs kā zīmols slēgsim līgumu ar influenceri, mēs vienojamies arī par kaut kādu mēs teiksim kvantitatīvajiem rādītājiem, cik daudz satura vienības būs. Tas nebūs tā kā tādā pašplūsmā. Nē. Un te mēs arī velkam paralēlis ar to, kā klasiski sabiedriskajās attiecībās diezgan ir strādāts agrāk tur tik vai tik preses relīzes, pasākumi un tam līdzīgi. Un ka arī uzreiz nebūs tik vienkārši veidot tās attiecības. Mums pašiem ir jāmācās izprast, kas tad notiek tajā digitālajā vidē, ko tu minēji. Es varu vēl vienu padomu dot. Tātad, ja jūs gribat sākt kaut kādas influenceru programmas, vēstnieku programmas, uztaisiet atlasi, uztaisiet kaut kādu pasākumu, aicinat viņus visus un paskatieties, kā viņi vispār reaģē ar jūsu zīmolu. Tā kā kaut kādas prezentācijas ir labi, un paņemat savu aģentūru, visu komandu. Jā, viens cilvēks nevarēs parunāt ar 11 cilvēkiem normāli. Tad uztaisiet tādu zīmolu atvērtu durvju dienu apmēram. Man liekas, labs ieteikums. Ļoti labi. Man liekas, ka ļoti labs ieteikums, un mēs arī saprotam, ka par to krīzes komunikāciju ir jādomā, un vēl es nolasīju, ka tas ir nekas jau nemainās. Mēs turpinām to mūsu iesākto darbu, veidojot attiecības ar žurnālistiem. Mēs esam paplašinājuši tagad līdz šiem digitālā satura autoriem. Vēl viens kanāls, kur mums ir jāuztur, bet kur mums ir arī regulāri jāaiziet iedzert tēja, jāuzraksta, kā tev soks, jāpadalās cik superīgi, ka tu kaut ko dari. 5 nedēļas pirms kampaņas sāciet to darīt. Jā, bet es domāju, ka tas nav nekas atšķirīgs no tā, ko mēs esam darījuši visu laiku. Vienkārši tas ir jāpaplašina, tas mūsu
ietekmes lauks, ja mēs gribam to saturu radītājus skatīties. Es domāju, ka diezgan daudz noderīga konteksta par ko padomāt. Gan tiem, protams, ir kolēģi, kā tu teici, ir sabiedrisko attiecību aģentūrās, kas strādā, bet mums ir pietiekami daudz kolēģi, kur strādā in-housā, kur strādā reģionos, un tad saprast arī, ko viņi var darīt, kurā virzienā lūkoties. Tas ir ļoti būtiski. Par in-house vēl tāds, ja jūs nekad neesat praktizējuši ietekmētā attiecības, paņemiet lūdzu sev konsultantu vai aģentūru, uzreiz paši labāk. Nē, būs sūdi. Zini, Kristīna, man vispār sajūt, ka mēs varētu vēl par šo te parunāties kādu reizi. Vai tu nāksi? Es nākšu. Es ceru, ka, labi, es neteikšu, bet ir kaut kāds interesants projekts, varbūt. Es ceru, ka viss realizēs, tad varēsim parunāt arī izmantojot ciparus. Nevar sagaidīt. Jā, mēs gribēsim dzirdēt ciparus. Paldies, Denis, ka atnāc. Paldies, ka tu raisīji arī mums diskusiju, jo tikai tais diskusijās dzimst patiesība, un kā tu arī pats teici, nav jau tā, ka tas influenceris ir melns vai balts. Katram mums ir jābūt tam prātam, tai analītiskai sapratnei, kas mums der, kas neder. Atbildība un atbildība. Paldies. Paldies, atā. PR Kompas ir jauns raidieraksts, kuru vada sabiedrisko attiecību profesionāls ar varenu stāžu Kristīna Ķerve un Lāsmas Čestere. Šis raidieraksts ir radīts ikvienam, kurš vēlas izprast mūsdienu sabiedrisko attiecību pasauli, sākot no stratēģiskās komunikācijas un krīžu vadības līdz zīmola veidošanai un mediju attiecībām. Katrā epizodē mums piebiedrosies kā sarunu viesis, kas palīdzēs orientēties komunikācijas izaicinājumos. PR Kompas ir ceļvedis, lai attīstītu veiksmīgu komunikāciju un stiprinātu savu zīmolu.